Telefona krāpniecība Latvijā ir kļuvusi par īstu sērgu, un tā vairs nav atsevišķa gadījuma problēma. Tā ir strauji augoša un sistemātiska problēma visā valstī. Ja 2023. gadā no iedzīvotājiem tika izkrāpti 8,5 miljoni eiro, tad 24. gadā tie jau ir 16 miljoni, bet 25. gadā jau gandrīz 24 miljoni eiro. Valsts policijā gadā ir reģistrēti vairāk nekā 8700 krāpšanas gadījumu, un vairāk nekā pusi no tiem ir telefona krāpniecība. Ar krāpnieku zvaniem saskārušies ir apmēram 70% no Latvijas iedzīvotājiem. Un tas nav tikai par naudu. Krāpnieki izmanto psiholoģisko spiedienu, liek cilvēkiem ņemt kredītus, pārdot īpašumus un pat pārliecina, ka viņi piedalās it kā slepenās operācijās. Cilvēki zaudē dzīves uzkrājumus, drošības sajūtu un uzticību finanšu sistēmai. Un te rodas pamatots jautājums, kā var būt, ka banka aptur 50 eiro maksājumu un pieprasa paskaidrojumus par vakariņām, bet vienlaikus desmitiem miljonu eiro katru gadu aizplūst krāpniekiem. Finanšu nozare un sakaru operatori jau ir cēluši trauksmi, nepieciešams stingrāks regulējums, ātrāka rīcība un efektīvāki aizsardzības mehānismi iedzīvotājiem. Mēs nevaram gaidīt, kad cietīs vēl tūkstošiem. Kolēģi, mums ir pienākums pasargāt Latvijas iedzīvotājus. Laika vilcināties nav. Ir vajadzīgi steidzami un konkrēti risinājumi, tādēļ aicinu atbalstīt šo pieprasījumu. Paldies!